tēva reize, lai nākošajā nedēļā ļauni cilvēki nevar nodarīt neko sliktu. Ar spirti ir saistīti ļoti, ļoti daudz ticējumu. Sakiet, mīļie ļaudis, vai jūs kāds ziniet kādu ticējumu saistībā ar pirti? Kurš zina, droši paceļ roku augšā? Jo pliks, jo traks. Nu, šis ticējums ir izpelnījies labus aplausus. Jā, jo pliks, jo traks. Un, protams, arī dāvanā viens otru. Cik es saprotu, viņi ceļos uz Siguldu, vai ne? Tur arī ļaudis mīl pirtī iet tāpat kā Līgatnē, vai ne? Lūdzu, sveicam jūs, jo jūs visi saklātā ticējumu zinātāji. Bet ir tā, ka ja no pirts atnācis un uz ķermeņa atrod kādu lapu no slotas palikušu, tad, tā ir ļoti laba zīme. Bet kā jūs domājat, kas ar to lapu jādara, lai būtu laba veselība? Kurš to teica? Jūs teicāt? Lieliski, jūs arī nopelnat no pasākuma organizatoriem dāvaniņu saistībā ar pirti. Ļoti labi. Aplaudēsim šim kungam. Vai ir nācies apvērst kādu lapu? Ja? Skaidrs. Labi, un tad tas arī darbojās. Ir tā labā dzīvošana, ja? Un laba veselība pēc tam. Nu labi. Lai no slimībām izvairītos, pēc mazgāšanās jāaplejas ar augstu ūdeni. Jāapgāž trauks otrādi un kaut kas 3 reizes jādara. Kas? Kurš šeit paceļ roku? Jāapgāž trauks otrādi un 3 reizes. Ko jūs sakat? Rusjāmat jūs sakiet tā? Jāvākās sniegā tu domā. Pareizi. 3 reizes jānospļaunās. Jums ir taisnība. Jums arī balva, protams, ar pirti saistīta. 3 reizes jānospļaujās. Lūdzu. 3 lietas, labas lietas. Un tad vēl viens ticējums saistībā ar pirti. Pirtī, tāpat kā mājās, nedrīkst vienu lietu darīt, lai vēlmus un nelaimi nepiesauktu. Ko tad? Kliegt jūs sakat? Nevar kliegt, bet ko vēl nevar darīt? Es teicu svilpot. Tu neko teici tajā galā švilpot. Vismazākais ķipars. Skrien pie manis, skrien uz šur, būs dāvana. Būs dāvana. Lūk. Jā. Lūdzu. Un tagad paceļ roku, kas šajā vecajā gadā pirtī ir bijis. Paceļ roku, kurš ir bijis? No aizmugures labāk redzēt. Malēši. Un kurš šo vecajā gadā nav bijis pirtī, paceļ roku? Vecais nav vēl pagājis, vai ne? Tātad tiem vēl ir iespēja vecajā gadā aiziet pirtī. Mīļie skatītāji, mīļie labie ļaudis, šovakar mūsu mājās var par pirti domāt, var dančos lūkoties, bet galvenais – labas lietas vēlēt viens otram. Un kad tad to darīt, ja ne starpbrīdī, vai ne? Paspiest roku, vēlēt labu veselību, jo pavisam drīz jau ir gaidaitākie, valdākie svētas Ziemassvētku klāt. Starpbrīdis 15 minūtes, un tiksimies atkal šeit.